Labrīt, labdien, labvakar visiem! Mēs esam Peipusā. 26. gads, 8. mārts, sieviešu diena. Kā jau katrs latviets reiz gadā atbrauc vismaz uz Peipusi. Šodien es arī atbraucu. Mēģināsim kaut ko. Protams, makšķēsim ar mormišku visticamāk visu dienu. Šādu. Te motīlis ir iekšā. Āliņģi jau uztaisīti. Darbosimies, skatīsimies kā būs. Diena tā jau ļoti smuka pagaidām ir. Kādi +2 grādi. +1, +2. Saule spīd, vēja nav. Viss ideāli. Tikai viens atlicis sāk makšķē. Tā ir mazam. Ir pirmais Peipus asars. Bija jāpagaida tik 10 sekundes un ir jau galā reku. Smukiņš. Nav tas pats lielākais, bet ir. Būs tāds oranžs, mormišks. Jā, skaisti. Šodien esam Peipusā. Opa, jēzus, cik viņš ujos. Viņi redzi? Opa! Normāli. Kāds komentārs ir? Ikdienas vienkārši. Ikdiena. Labi, čau. Tāds tikko resns paņēra, kuram man roku pieliekot blakām. Mums ir 3 piecinieks, lāps resns, kur ar ikriņiem. Forši. Reku jau man copē. Izrādās, es laikam esmu noķēris sīgu, pasēdies. Pirmo reizi mūžā laikam. Es kādu smuku, viņa reku tā tauku spūrē ar augšā, ko griež nost parasti. Forši! Tas ir kādu lielu. Skrēja gan viņa katrāk. Nevis tā kā šitas asars, kur šitas neskrēja tik traki. Šito. Ārkārts, un man jau copē. Mēs varam apkamēt kā copē. Un cirtīsim, jā. Manā vērts ir. Un mums ir galā. Kaut kā tā.
Nu tā, īsumā par šodienas sopi paiedām. Pulkstens ir 8:30. Sākām mēs kaut kur 8:30. No kaut kādiem 8:30 līdz 12. Diezgan švaki bija. Nevarējām atrast zivi. Ja arī atradām, bija tāda maziņa. Bet tā arī par retam. Izgājām daudz āliņus. Izstaigājām. Tad atnācām līdz šai vietai. Šeit no sākuma noķēru pirmo, tad otro, tad trešo. Un domāju, nu davai. Pamēģināsim šeit palikt. Turpinām barot. Tā tālāk turpināju barot. Un atnāca šis zvērs. Tas 3,5-nieks. Smuks. Te vēl uz zemes ir pilns. Šodien baigi labs laiks ārā. Vispār vēja nav, saule. +5 šobrīd, man liekas, ir. Pirksti vispār nesalst. Zivis ķerās. Nezinu, ko vien vairāk vajag. Uz Peipus es braucu jau tagad katru gadu. Katru gadu ir savādāk bišķiņ. Pagājuši gadu bija daudz zivis, bet tādas maziņas diezgan. 2 gadus atpakaļ bija tādas, normāli izmēri, bet bija viens tāds smuks, tā kā šitas, bišķi mazāks par šito, bet arī tās 30-nieks, tāds 3,2-nieks. Un tas šogad ir tas, kad pie malas vispār uz blītkumeņiem vispār 0. Un tētis tad bija nedēļa atpakaļ. Uz blītku mēģināja 3 stundas nekā pat ne cope uzlikt mormisku uzreiz saķēr, cik tur kilogramus, es pat neatceros. Bet jā, mormiški strādā, nav vērts neko mainīt. Jāturpina, ir kā ir.